smaga. Koč stāvam pieturā 2 kilometri pirms Nīcas. Galīgi slapji, Kaspars saka, viņš ir miris. Kaut gan tā nav. Viņš nezina, kas nu ko nozīmē mirt. Mirušā uz fona. Nē, viņš fonā ir. Tā. Šodien izbraucām no to jūs runājat, ne? Jā. Koč no Pieturas sākot, ko mēs bijām izbraukuši bišķiņ no valsts, iebraukuši valstī. Bijām iebraukuši valstī, braucām, sāk bišķiņ līdz, kā izbraucām. Nauš teica, vēl nevajag vilkt lietas mētelīši, bet sāka bišķiņas mīņāt, mēs uzvilkām un tad arī uzreiz pārgājām, bijām Rucavā. Rucavā iegājām veikalā, Kaspars sataisīja jau atpazīstamību sev, jo, kad Nauris iznāca, viņš teica, ka Kasparam tur kaut kas ir. Un viņš bija attaisījis burciņu, ko vecens bija redzējis, borša burciņu vai kaut kādu tur saļānkus burciņu. Es vienkārši pa skaļas centrā sāku stāstīt to atgadīnu. Vecens tur iekšā runāja, tā kā es iegāju, redzēju vienu smuku meiteni, bet Nauris saka maziņu. Un veikalā pa to visu runāja. Pat Džeki pie Letas piegāja un, kad pirka šņābi, viņi teica, varbūt var attaisīt, pavost kāds ir. Tā ka tas viss jau tur izplatījies zibensātrumā. Ja tas bija tad pat, kad es biju iegājis iekšā. Tad no Rucavas 20 kilometrus minām, Kaspars pa ceļam jau bija nomiris. Ja nebūtu tik traks vējš, tad tas lietas nebūtu traks, bet tā salīs jau bija sen. Tagad salst Pieturā, taisīsim kaut kad telti. Nav zināms, cik izturam būs šī nakts, jo es nezinu, ko es atradīšu siltu uzvilkt. Tā kā ir jāiztur viss. Rītā jau ir pufels. Es pat mīris vēl varu dziedāt. Ja Kaspars būtu manā vietā, viņš būtu mīris. Nevis tikai tagad vai vispār jau sen? Sen jau. Īstenībā varētu būt. Padējo lietas bija. Kāda padējo šitā? Vairāk man apjās neļaudējo. Labi. Aizdomīgi silt man.